ko sezonā ķiploku ir klāt, mīļi atceramies, ja ir neietrenētas baktērijas, un vispār pirmajā laiciņā labāk ir likt, vispār pirmajās reizītēs labāk ir likt ķiploceļus ar visu miziņu, un pēc tam, kad mēs viņus fermentējam, vēl 4 mēnešus, viņi vienkārši ir izcili. Bet minimums, kā es esmu ievērojis, ir 3-4 mēneši, lai viņi ļoti labi garšotu, jo ķiploki fermentējās ilgi. Man te bija pieredze, es taisīju masālītos gurķīšus, un, protams, tur ir nevis fermentētie ķiploki, bet ieliku īstos ķiplokus. Un it kā likās, viņi taču tik garšīgi ir, vai ne? Pēc diennakts un apēdu, laikam 2 ķiplokus kopā ar gurķīšiem. Jā. Tad es uz diennakti dabūju apdedzinātu traheju, apdedzinātu tur, kur iet, traheja savienojās ar kuņģi, es to visu jūtu, un jau vairākas reizes esmu pārliecinājusies, ka īsti ķiploki ir super labi, bet viņi vai nu ir fermentēti, vai arī viņi ir uzreiz jānorī, un tad jāuzdara virsū vai nu kefīrs, vai kaut kas cits, bet viņi nedrīkst tā kā sakožļāti tikt jau mutē un tad tikt norīti. Es jau to zināju jau pirms 4 gadiem, bet domāju, mazums kaut kas mainījies. Nē, mīļie, nav nekas mainījies. Fermentēti ķiploki mēs vēl tagad attaisījām burciņu vaļā, kura bija pusgadus veca vai jauna, un tas viss ir izcili, un tur iekšā bija tā kā tagad jau rutku un kāļu sezona, un tā ir mazliet jau beigusies, kolrābīši ir labi. Tad tie vienkārši bija izcili, un tā burciņa patiešām bija, jo tā kā saku, mums tie ķiploki bišķiņi, kad pusgadu atgāja nost. Kā redzat, jā, tagad te taps fermentiņš gan ar kāpostu, gan ar ķiploku, kolrābi, pētersīļi, mango, jā. Un atgriežoties pie burciņām, tad, vienkārši tas ir izcili. Kā garšo fermentē, tur bija kurkums man klāt, karijas, ķīmenītes, tādas neitrāls garšvieliņas, kas netraucēja dabīgajam procesam fermentēšanas. Ja? Jo atcerējamies, fermenti nemīl sāli, viņi nemīl stipras garšvielas un tā tālāk. Ielikšu iekšā. Tā kā tā, jā, protams, tie, kas ļoti ilgu laiku, jau laikam pārāk ilgu laiku gaida jau ķiploku, vispār dārziņu fermentu, tad, tad drīz būs maigais ķiplociņš. Es ieliku vienu galviņu tikai, bet, atcerieties, es lieku galviņu, tāpēc, ka esmu pārliecināta, ka manas baktērijas ir spēcīgas un viņas tiks galā ar šo, jo, redziet, es ieliku brūklenīti, pieņemsim, jā. Un brūklenes dzērvenes, tie arī ir ļoti spēcīgi augi, kas nevienmēr ātri atmosfēru skāpj, jo parasti atmosfēru skāpj ļoti strauji. Tur pēc 10 stundām jau ir 10 atmosfēras 8. Ar brūklenēm, dzērvenēm, ķiplokiem, un ir tie, es esmu par to runājusi īstenībā, ļoti lēni tālu atmosfēras, un lūk, jau gandrīz ir diennakts, un brūklene man ir uzkāpusi knāpju uz 5, jā, bet nekas gaidām, jo tur ir tīrā brūklene. Kamēr pie brūklenes ir klāt mango, tur kas cits ļoti labs auglīts ir labi. Jā, kā ir tīrais ķiploks vai tīrā brūklene, tad atmosfēras kāp lēnāk. Jā, bet viņi skāpj, vajag paciesties, saku, trenējam atmosfēras. Trenējam savas baktērijas, lai kāptu atmosfēras. Jā, te man arī ir izpildīts. Fermentiņš ar laimes, citrons, mango, krustnedriņas, ābols un goji. Goji es nekad nepērku tās, kas ir veiklā nopērku, un es pērku viņas eko veidā un liofilizētā veidā. Jā, tā kā tā. Kaut ko vēl gribēju pastāstīt, bet droši vien, ka pietiks ar manu skatu Imantas. Imantas, ko es jau rādu 3 gadus, ziemā, vasarā, pavasarī, rudenī, Lietuvā, sniegā. Jā, ir jauki dzīvot, ir vispār jauki dzīvot, un vienalga, kur tu dzīvo. Pilsēta, lauki, Tenerife, Balī, Peru, nav nozīmes, kur tu dzīvo, ir nozīme tam, kas notiek tavā sirdī. Jā, vai tu esi savās mājās. Un ja tu esi savās mājās, tad jauki ir visur.
Jā, protams, es aizmirstu piemirst, pēc kā es noilgojos. Tie ir visgaršīgākie fermentētie salāti, kā es esmu vietojis tik daudz receptes iekšā. Vienkārši šobrīd laiks ir tik, cik ir, un informāciju īstenībā esmu ļoti daudz vietojis iepriekš, bet mīlestība pret šo ir vēl joprojām palikusi. Es neesmu novedusi zaļos griķīšus līdz dīkšanas procesam, viņi ir 2 dienas mērcēti, skaloti, un tad, kad viņi ir izfermentēti kopā ar, pieņemsim, ar griežu kāposteņu, tagad ir ļoti labs tas periods, kad var iegūt labus kāposteņus, un pielikt šādu fermentu. Pēc tam viņu pat var likt burciņā un turēt, kā es saku, es nevaru garantēt 10 gadu, jo es neesmu to pati piedzīvojis, bet es domāju, ka ja viņi turās 2-3 gadus, viņi turētos arī 10, vienīgais, ja viņus nevirina. Tik līdz kā tu atver, piekļūst gaiss, un es domāju, ka tad gaisa baktērijas dažādas, un es domāju, ja bieži virina, tad arī fermenti ilgi neturās. Bet ja viņi ir pareizi pagatavoti un ievērotas ir visas prasības, tāpat arī šiem ir pareizs starts, viņi paši ir tīri, tad, man liekas, tam termiņi īsti nav. Tā kā jā, un šo komplektiņu un tās burciņas, ko es esmu rādījusi, viņas var likt klāt pie spinātiem, pie rukulām, kādi salātiņi katram cilvēkam tie svaigie garšo, un atkal likt klāt visu klāt, ir fermentēts un svaigais klāt. Izcili, vienkārši izcili veselībai un super gardi. Jā, labrīt, šajā rītā. Tātad tas jau pēc vakardienas video, kā es teicu, manam ķiplociņam jau ir, nepagāja ne diennakts un jau ir ok. Jā, un es pieliku tad zaļie griķi, jaunie ķiploki, mango, pētersīļi un jaunais kāpos. Man jau gribās tos griķus pie salātiem, labi būs. Jā, un brūklinīti, kā saka, arī močīju uz priekšu. Priekš brūklins tīrās, tas ir normāli. Es jau, protams, cerēju, tāpēc, ka iepriekš arī bija ļoti daudz brūklinu un sanāca ļoti, ļoti labi. Pie tam ar ļoti diezgan maz medu. Jā, bet, kā es saku, nevajag uztraukties, ja gadījumā arī, pieņemsim, ja tā ir jau 2. diennakts un jau ir 7 un aizies, pieņemsim, 3. diennakts līdz 8, tad arī ferments vienīgais viņš nebūs varbūt tik dzirkstošs, tik gāzēts, bet nekādā gadījumā nelējam ārā vai sakam, ka nav tur galīgi sanācis, jā, tad tur viss sanāk. Vienkārši nākamajā reizē, ja mēs atkal ieliksim, tur pieņemsim, es nezinu, sīpols ar krustagaliņā vai vēl tad, vēl viņus nomocīsim, tad gan ferments var nesanākt. Jā, tāpēc pēc šādas reizes, kad atmosfēra skāp lēnāk, tad labāk nākamajā reizītē tad palīdzam fermentiņiem un pieliekam kaut ko, kas viņiem vieglāk viņus apēst, viņiem jau mango ar brūklinēm, jā. Tā kā tā, bet tas nav slikti īstenībā. Kā es saku, baktērijas vajag trenēt, viņas ir trenējamas, tāpat kā viņas var ietrenēt ēst ķiplokus, jā. Tāpat arī brūklenes, tikai, protams, es pieliku ļoti daudz un vēl nepatīk, ka liek saldētas klāt, jā, jo es vakar man nebija laika tā baigi atsaldēt, un es, kā saka, samučīju baigi augstas un saldētas, ka bija tikai kaut kāds 16 grādi vai pat 15 sākumā, un tad kā arī jāņem vērā, kamēr viņš sasildīs līdz tai zināmai temperatūrai, lai viņām var būt komfortabli, kā saka, ēst, un tad arī var paiet pat diennakts, tā kā, jā. Tā kā viss ar brūklinēm viss kārtībā, to jau es esmu arī teikusi diezgan daudz reizes, ka ar brūklinēm tā var būt, ar smilšķērkšķiem arī, ar tādām, jā, tādām ģiptīgām mūsu odziņām. Ar mēlenēm pat arī tā var būt. Vispār visām, kurām tāda apvalciņā apkārt pies ir. Tā kā tā, gaidam, kā saka, iesvētīsim pirmo ķiploku.